Savienojums izveidots veiksmīgi, pirms importējam pašas bankas transakcijas, jeb ļaujam Moneo to ielasīt, ir svarīgi parunāt par iestatījumiem. Galvenajos iestatījumos bankas savienojuma parametros ir iestatījuma daļa, kurā ir iespējams norādīt bankas datu sākumu datumu. Tātad datumu, no kura, izmantojot šo automātisko datu ielasīšanos bankas transakcijās, mēs vēlamies šīs transakcijas, lai lasās. Tad saslēgšanās laikā mums bija iespēja redzēt to, ka saslēdzoties šodien mums būs iespējams ielasīt pēdējās 90 dienu bankas transakcijas, bet tad pamatu jautājums, vai mums to vajag. Piemēram, ja šodien ir 15. datums, un vakardien tu esi importējusi FIDA Vistas vai ISO faila formāta banku par 14. datumu, tad attiecīgi šeit norādīsi 15. datumu. Ar domu, ka ja FIDA Vistu mēs varam importēt vairākas reizes dienā ar vieniem un tiem pašiem atlases parametriem, tādējādi atjaunojot bankas transakcijas, piemēram, uz 9 no rīta, 1:00 dienā, par notikušiem darījumiem no 9 līdz 1, pēc tam varbūt 6 vakarā, un nākamās dienas rītā atkal visas iepriekšējās transakcijas, tad šajā gadījumā ir svarīgi saprast to, kad izmantojot šo automātisko bankas transakciju ielasīšanos, tai jābūt pilnīgi jaunai, tīrai, vēl neizmantotai dienai, par kuru neviena cita rakstura faila formāta bankas dati nav importēti. Jo šiem formātam, kas tiek importēts automātiskā veidā, ir starpnieks, kas šos datus attiecīgi pārkonvertē un padara unikālus savām vajadzībām. Un unikalitātes lielums var nesakrist ar FIDA Vistas vai XML formāta bankas datiem. Tātad var panākt tādu situāciju, ka, ja mēs ierakstītu šeit 14. datumu un tūlīt 14. datumā jau līdz 12. būtu importējusi FIDA Vistu, visticamākais, viss importētais tiktu importēts atkārtot vēlreiz, un katrai bankas transakcijai līdz 12. par 14. datumu tev būtu duplikāti. Tātad silts ieteikums šos ieslēgt ar jaunu dienu. Tātad paņemsim 15. oktobri 24. gadā. Tad vēl tev ir iespēja pateikt 4 importa laikus, cikos tu vēlies, lai Moneo izsauc šo bankas transakciju ielasīšanos no tavas bankas konta. Ņem vērā, ka šeit ir 4 lauki, un tev ir 4 iespējas dienas laikā šos datus atjaunot. Tātad, ja tev nepieciešams to darīt 8:00 no rīta, tad par visu, kas ir noticis no iepriekšējā importa līdz 8:00 no rīta, tad no 8:00 mēs nākamo importu datu atjaunošanu gribēsim 12:00, tad attiecīgi 3 dienā, un vēl pirms došanās mājās 17:30. Tad 4 šādos laikos tiks importēti dati no tevis izvēlētās bankas esošajiem kontiem. Tev ir iespēja izsaukt bankas datu ielasīšanos arī manuāli, caur modulis bankas savienojums, apkalpošanas, importēt kaut kādu izrakstu. Bet ņem vērā, ka vienas dienas laikā tev ir tikai 4 mirkļi, kuros tad šos datus ielasīt. Tātad, ja tagad ir 3:00 dienā, tad 3:05 minūtes, tad šodienā būtu izmantots imports 8:00 no rīta, ir izmantots imports 12:00 rīta, ir izmantots imports 3:00 dienā, un attiecīgi, ja 3:05 mēs izsauksim šo kontu datu ielasīšanos, tad imports 17:30 vairāk nenotiks. Tad tu būsi izmantojusi 3 automātiskas un 1 manuālu izsaukšanu, attiecīgi tajā momentā pēdējā importa funkcija, jeb importu ielasīšanās, būs šī manuālā apkalpošana importēt GoCardless izrakstu, un šī datu ielasīšana 17:30 vairāk nenotiks. Tad ņem vērā, ka ja tu gribi pa vidu kaut kur manuālā veidā šīs transakcijas ielasīt, tad vismaz vienu importa laiku
atstāja brīvu šādai vienai manuālai datu izsaukšanai caur apkalpošanu. Tad, kad tas ir izdarīts, pārliecinies, vai bankas savienojuma modulī pie iestatījumiem, samaksas veidam, kas atbilst šim te kontam, ir norādīts IBANs jeb konta numurs. Un, attiecīgi, tajā momentā datubāze jau ir gatava datu ielasīšanai. Lai datus ielasītu, attiecīgi vai nu gaidām nākamo importa laiku, kas būs rītdienas 8:00, kā mēs to ievietojām galvenajos iestatījumos, vai šajā gadījumā, ja mēs vēlamies manuāli izsaukt šīs bankas transakcijas, tad parādīšu, ka man bankas transakcijas ir pašais tukšas, un modulī bankas savienojums caur apkalpošanām importēt GoCarlas izrakstu, mums būs dialoga loks, tad par kādu samaksas veidu es vēlos importēt datus. Ja tev ir vairāki saslēgumi ar dažādiem kontiem, un tu vēlies, lai tiek importēti visi konti, tad šo lauku atstāj tukšu. Un, attiecīgi, sākuma datums, kad importēt pirmo bankas transakciju, un, attiecīgi, līdz kuram datumam, ja, piemēram, vēl negribās importēt šodienas bankas transakcijas. Tā kā mēs galvenajos iestatījumos pateicām, ka sākuma datums ir 15. oktobris, tad šeit es nekādīgi nevarēšu vairs norādīt 14. vai, attiecīgi, 13. oktobrī. Tad tiks noignorēts manis izvēlētais datums, ja tas būs pirms 15. datuma. Bet šajā gadījumā tad es varētu pateikt, kad es gribu tikai tādas bankas transakcijas, kas ir no 16. oktobra 24. gadā. Pēc datu aizpildīšanas nospied ķeksīti, un Moneo pieslēgsies bankas transakciju ielasīšanās procesam, kurā tad tevis pieslēgtajai bankai tiks ielasītas bankas transakcijas. Sakam, labi, kļūdu paziņojumu nav, un tālāk jau darbs notiek ar bankas transakcijām. Ņem vērā, ka bankas transakcijas, kurām varēja atrast atpazīšanas nosacījumu, ir grāmatotas, līdzīgi kā tas ir FIDA vistas un ISO faila formāta gadījumā, bet šajā gadījumā varētu būt arī tādas situācijas, kurās kaut kādu iemeslu dēļ bankas transakcijas nav atradušas atpazīšanas nosacījumus. Un viens no populārākajiem šādiem atpazīšanas nosacījumu neatrašanas iemesliem ir tas, kad importējot automātiski šīs bankas transakcijas, maksājuma koda vērtība, uz kuru bieži tiek balstīti atpazīšanas nosacījumi, var ļoti atšķirties no tādas maksājuma koda vērtības, kas bija FIDA vistas vai ISO faila formātā. Ņem vērā, ka arī kontaktu pielasīšana, izmantojot automātisko datu ielasīšanu bankas transakcijām, nemeklēs kontaktus pēc reģistrācijas numura, jo šādu datu šajā importa ceļā nav. Tātad kontakta kartiņām ir svarīgi norādīt kontakta kontus, lai šos te konkrētos kontaktus varētu arī veiksmīgi atrast.